Labdien! Es vakar noskatījos raidījumu, kas notiek Latvijā ar izglītības ministri Andu Čakšu, un nācu pie slēdziena, ka Latvija tiek gatavota varbūt liels poligons Latvijai. Likvidējot skolas, likvidējot visu, sākot ar izglītības nodaļām, sākot ar skolām un pasta nodaļām, slimnīcām, poliklinikām. Pienkopība jau aizgājusi arī uz to pašu. Kopsumā valstī situācija ir tāda, ka Latvija varbūt būs NATO liels poligons. Uz to virzās. Bet, runājot par izglītību, kāpēc ir jāizver Latvijas Rēzeknes pusē vai tepat Ilūksnes pusē vai Subates pusē skola? Varbūt aizvērsim lieku skolu, varbūt Rīgā, lai cilvēki varētu šeit atstājot laukos. Līdz ar to cilvēki nepārvietotos uz Rīgas pusi, līdz ar to Rīgā nevajadzētu celt jaunas skolas. Šeit laukos atstājot vienu skolu, skolās mācās skolnieki, līdz ar to nepārceļas vecāki, nepārceļas viss kopsumā. Kur bērni seko vecākiem. Līdz ar to šeit aizverās pasts, aizverās poliklīnika vai kaut kas vēl. Līdz ar to cilvēki domā, kā izdzīvot, kā nopelnīt un pārtiku gādāt. Līdz ar to man tuvākā ir lauksaimniecība. Un tāpēc aizverot vienu skolu, aizvēra vietēju skolu, aizvēra daudz kur citur, ja? Kur ir aizvērtas? Līksnā aizvērtas. Tepat pāri Daugavai. Līdz ar to ciemati tukšāki paliek. Visi spiesti aizbraukt tur, kur var bērnu skolā palaist. Var izglītību iegūt. Un tā tālāk. Vēl viena lieta, kas man ļoti, ļoti jocīga likās, ka vakardienas sarunā. Kā, Anda, par izglītības ministri ir jāstrādā tam, kas ir strādājis izglītības nozarē. Vismaz bijis pedagogs ar ilgu stāžu. Nevis medicīnas nozarē strādājušais, kā Anda Čakša, kas atnāca no medicīnas, pēkšņi var kļūt par izglītības nozarē strādājošo. Katrai nozarei ir sava specifika, ko tikai zina tajā nozarē strādājušais. Piemēram, vai maizes cepējs varētu būt par celtnieku? Nē, tur proporcijas cementam sajaukt un tā tālāk. Bet princips ir savādāks. Tur māja jāuzceļ, lai viņa stāv. Un nevis bulciņa 5 minūtēm ko apēst. Vai mums jābūt savā vietā ar kvalificētiem, izglītotiem un pareiziem savā nozarē kādreiz strādājošiem cilvēkiem, par ministriem, zemkopības ministriem un tā tālāk. Un tā tālāk, vēl joprojām. Tāpēc šoreiz Margaritai piekritīšu, jo Margarita ir 5 bērnu māmiņa, un viņa ir ļoti, ļoti saskārusies ar visām plus mīnus pulciņiem,
izbraukumiem un kā bērniem, lai uz tiem pulciņiem tiktu vēl. Viņa zina, cikos bērni ceļās, cikos viņiem jābūt autobusa stāvvietā. Autobuss dažreiz ziemā nenāk, jo Latvijai sakarā ar to, ka neiztīrīti ceļi, nepaspējas autobuss izbraukt, līdz ar to kavējas un tā tālāk. Un tas ir vesela ķēde pakaļ. Tā kā Latvijai perspektīva tāda. Ne visiem vecākiem tie bērni būs laikam izskolot un augstās skolās palaist. Ja šitā turpināsies. Visu labu. Un solidarizējoties 5. februārī aicinu visus, kam nav 5. visus, kam nav pametusi godapziņa un sirdsapziņa, doties palīgā zemnieciņiem un lai iet viņu pakarot. Palīgā, jo kopā ir spēks. 5. februārī visus uz Rīgu. Un iesaku kādu laiku boikotēt ārzemju preces. Ēdīsim latviešu audzētus dārziņus un pārtiku. Tā jūs atgriežat atpakaļ zemnieciņiem naudiņu. Visu labu!